Labdien! Šodien es jums pastāstīšu par to, kā uzlikt dažādas animācijas slaidos esošiem objektiem un kā uzlikt un rediģēt slaidu pārēj. Sākšu varbūt ar objektu animāciju, un man šeit ir sagatavota neliela prezentācija, kurā ir iekļauts dažādi objekti. Šeit mums ir teksts, šeit mums ir dažādas schēmas, diagramma, attēli un teksts, un arī pat video. Parasti mēs diagrammās liekam tekstu, tāpēc pirmais, ko iemācīsimies, uzlikt animāciju tekstam. Man ir jāatlasa teksts. Vislabāk ir atlasīt visu šo teksta lauku, uzspiežot uz teksta lauka rāmja maliņas. Tad, kad apkārt ir tāda stingra līnija, tas nozīmē, ka viss teksta lauks ir atlasīts. Animācijas mēs varam uzlikt cilnē animation jeb animācijas. Un šīs zvaigznītes šeit augšā mums simbolizē dažādas animācijas, jeb kustība efektus, ko mēs varam uzlikt objektiem. Zvaigznītes, jeb šie efekti ir sadalīti trijās daļās. Zaļās simbolizē efektus, kas objektam palīdz uznirt prezentācijā. Dzeltenās ir tāds kā izcēlums, kaut kāda kustība objektam atrodoties slaidā, un sarkanās ir aiziešana. Tad, piemēram, es uzliktu zaļo zvaigznīti ielidot iekšā, un man teksts pa teikumu viņam vien ielido iekšā slaidā. Un klāt pie šī teksta parādījās klāt cipariņi, kas simbolizē tad kā secību, kādā man teksts parādīsies manā slaidā. Tad pirmais parādīs šis, otrais šis, trešais šis. Un, lai nodemonstrētu tātad, ar ko, piemēram, dzeltenās zvaigznītes atšķirās no zaļajām, parādīšu kādu no dzeltenajām, piemēram, šādu pulsēšanu krāsu, un jūs redzat, ka objekts neparādās slaidā, bet viņš turpatās ir, vienkārši viņš tā kā pamirkšķinās. Un sarkanais simbolizē aiziešanu, tātad, piemēram, izlidošanu ārā. Pa vienam teikumam viss izlido ārā. Šobrīd jūs redzējāt, ka liekot cita veida animāciju, man automātiski pirmās nomainījās ar nākošajām. Piemēram, sākumā uzliku zaļās, tad uzliku dzeltenās, un dzeltenās aizstāja zaļās. Reizēm ir situācijas, kad man gribās, lai teikumi ielido slaidā, un es gribu arī, lai viņas pazūd, nevis vai nomainās, tā kā pārmainās uz aiziešanas, bet abas divas animācijas, gan uznākšanas, gan aiziešanas animācijas rādās klāt šim tekstam. Tad, lai pievienotu vēl vienu animāciju veidu, man jāspiež pogas pievienot animāciju. Un tad man jāizvēlās, kur izvēlēšos iziešanu šo te. Un tagad man pie katra šī teikumiņa rādās divi skaitļi. Tas nozīmē, ka katram teikumam ir uzliktas divas animācijas. Un, ja es nosīšos priekšskatījumu pilnam slaidam, tad man sākumā visi teikumi parādīsies. Pēc tam visi teikumi pa vienam pazudīs. Nu, ja es gribu kaut kā mainīt šo secību, kā šīs animācijas man slaidā parādās un pazūd, šeit ir poga tā kā efektu opcijas. Šobrīd man ir aktīvi, ka man tā kā parādās paragrāfiem, jeb par rindiņām, kuras beigās ir nospiests enter. Bet es varu, piemēram, visu uzreiz Tātad šis būtu tad, kad tā kā pa objektiem sadalīts vai pilnīgi visu uzreiz. Tātad šajā gadījumā man tā kā ir viens objekts, tad man nekā starpība nebija. Bet tātad es varu izvēlēties, vai gribu, vai viss teksts parādās un pazūd uzreiz, vai pa rindiņām. Vēl svarīga poga ir šī te animācijas rūts. Un šeit mēs, piemēram, varam pamainīt arī secību, kādā man animācijas ir uzliktas. Es uzlikšu tātad atpakaļ pa teikumam. Un parādīšu, vai man parādās pilns. Un varbūt es negribu, lai man pirmā rinda pazūd pirmā, bet es gribu, lai man pēdējā rinda pazūd pirmā. Tad es šo te pēdējo rindiņu tā. Paceļu
uz tā kā pārbīdu secību. Tātad tagad es gribu, lai man dažādas schēmas parādās, pazūd pēdējās, tad man pazudīs tārču mazuļu skaits, samainu vietām secību. Šādi te pārvelkot. Pastīšos, vai man tas, ko es sadarīju, bija pareizi. Man likās, ka bišķiņ sajauc to secību. Jā, man bišķiņ sajuka. Bet redzat, kad es pamainīju secību, kādā viņš pazūd. Tātad vienkārši pavelkot, samainot vietām šos te. Bet jūs redzējāt, pašā sākumā nestrādāja, jo man pašā sākumā bija atlasīts visi objekti, viņi visi aktīvi. Tad vajag nospiest cārā, vai viņi nav visi aktīvi, un tad pa vienam viņus var kustināt. Ar šitos var pamainīt secību. Es teiktu, pilnīgi uz dolo viņus samainīju, pastīsimies, ko es tur sadarīju. Nu, kaut kā tā. Nu, tekstā mēs esam dažādas animācijas salikuši. Tagad iesim pie nākamā slaida. Schēmas. Šeit mums ir fragments no kaut kādas hierarhijas schēmas, un šeit mums ir dzīves cikla schēma. Nu, pirmajai hierarhijas schēmai man būtu jāizvēlās kaut kāda animācija, jānodrošina, lai sākumā parādās visi šie tumši zilie slaidi reizē, un pēc tam pārējie parādās. Nu, lai uzlikt animācijas spiež uz objekta, izvēlos brīvi kādu animāciju, šī varbūt ne, šo. Un pie opcijām es paskatos, ko es te varu pamainīt. Es varu pamainīt virzienu, no kuras puses man tad viņš uznāk. Es atstāšu šo te tā kā no augšas. Un šeit es varu pamainīt to, kā man parādās šīs schēmas daļas un objekti. Tad šobrīd man ir tā kā viss kā viens objekts. Es pamēģināšu skaitās pa vienam. Nu, tad pa kucīti, visi kucīši pēc kārtas gluži neizpildās mans uzdevums, jo man sākumā vajadzēja, lai zilie parādās reizē, un tad visi baltie reizē. Pastos, kāds vēl man tur iespējas, tā kā pa līmeņiem. Nu, jā, tas man dara. Tātad sākumā parādās pirmā līmeņa, šie te saraksti, un pēc tam otrā līmeņa saraksti. Pa tiem līmeņiem tātad atgādināšu, tad, kad video par objektu ievietošanu slaidos, kur bija arī stāstīts par hierarhijas schēmām. Tātad hierarhijas schēmas, šitas sarakstu līmeņi redzam teksta rūtī. Un rekur, tātad mums ir pirmais līmenis, un te mums ir otrais līmenis. Un ja es esmu uzlikusi, vai parādās pa līmeņiem, tad pirmie parādīsies tie, kas ir pirmajā līmenī, un otrie tie, kas ir otrajā. Un ja būtu arī trešais, tad trešie tie, kas ir trešajā līmenī. Nu, un dzīves cikla schēmai man ir jāizvēl, kad ir brīvi izvērta izcēluma animācija, un jānodrošina, ka katrs posmiņš tā kā pēc kārtas, tad viens posmiņš izceļās, otrs, trešais tā tālāk. Nu, es spiežu uz schēmas, eju uz animācijām, izvēlos kādu no, kādu no schēmām, šobrīd tieši cenšos izvēlēties kādu, es te varētu pieņemt, laikam to pašu color changing, kas bija pirmī. Un uzlieku pie opcijām pastos, ko tad es varu nomainīt. Un man piedāvā līdzīgi kā tekstā visus kā vienu objektu vai pa vienam. Nu, tātad šis vienkārši ātri nomirgoja. Tātad viens pēc otra viņi izceļās. Uzdevums izpildīts, ejam tālāk. Šeit man ir parasta diagrama, un arī diagramai ir līdzīgs uzdevums ir nepieciešams nodrošināt, lai sākumā parādās tikai zilie stabiņi, un pēc tam tikai oranžie. Nu, lai diagramām uzliktu efektus, es atkal eju uz cilni animācijas, izvēlos kādu no šī gara, kādu no animācijām un skatos, ko man opcijas piedāvā. Man opcijas pirmkārt piedāvā pamainīt to virzienu animācijai, ja? Un nākamais ir, kad es varu izvēlēties tātad pa sērijām, zilie oranži, šis man darētu, pēc kategorijām.
pa vienam vispār, sākumā tikai zilē, pēc tam tikai oranžie, vai, tā kā pēc kārtas, zilais, oranžais. Nu, man tā kā vajadzētu, lai parādītos sākumā visi zilie, pēc tam visi oranžie, taču ņem šo te iespēju pēc sērijām. Sākumā visi zilie, pēc tam visi oranžie. Es izvēlos, kura iespēja manai prezentācijai piestāv vislabāk, un to arī izvēlos. Šeit rādās 1, 2, 3, jo sākumā parādīsies fons, pēc tam zilie, pēc tam oranžie. Vēl animācijas mēs varam nodrošināt, ka animācija palīdz objektam pārvietoties no punkta A līdz punktam B slaidā. Parasti tas glīti izskatās, lai demonstrētu kaut kādu pārvietošanos vai pievērst uzmanību. Tātad man jāparāda, kā tas stāķis it kā ceļo no Latvijas uz savu ziemas vietu Āfrikā. Es uzspiežu stāķa un izvēlos šeit vēl zem tām zvaigznītēm tādas iespējas līnijas. Nu, taisna līnija, arkoveida līnija, šāda izliekta aplīts cilpa vai kustuma, kas ir es pati zīmēju kādu gribu. Es šoreiz paņemšu, es pati zīmēju. Nu, un es uzvilkšu līniju, piedomāsimies, ka stāķis kaut kā tā lido. Ar dubult klikšķi es viņu noslēdzu. Un tas stāķis man arī reāli aizlido uz to vietu un pa to līniju, ko es viņam novilku. Man ir jānodrošina, vai šī animācija, vai tas stāķis sāk lidot automātiski pēc tam, kad es ieslēdzu konkrēto slaidu demonstrācijai, un tas notiek tikai 3 sekundes pēc tam, kad slaids tiek demonstrēts. Un šos te laika iestatījums es varu šeit mainīt. Tātad, lai animācija notiktu automātiski, nevis pēc spēles klikšķa, man ir jāpasaka, tā kā, lai sākās pēc iepriekšējā, ja pēc tam, kad ir parādījies slaids. Un šeit direction tas būs, cik ilgi viņš lidos. Piemēram, man tā 2 sekundes bija ļoti ātri tur. Es gribu, viņš lidot tur 5 sekundes. Tad viņš man lidos lēnāk. Tad, šis ir cik ātri, cik ilgi šī animācija tiek izpildīta. Un aizturi, delay, ir cik ilgi animācija nenotiks. Jeb manā gadījumā vajag 3 sekundes. Tā kā aizturi, lai animācija nenotiek uzreiz, bet 3 sekundes pēc tam, kad es esmu parādījusi slaidu demonstrācijā. Nu, es parādīšu tagad slaidu demonstrāciju. 1, 2, 3, un stāķis uzsāk savu lidojumu. Nākamais. Līdz šim mēs visus tos objektus uzlikt tā, kad viens pēc otra parādās. Bet reizē mums vajag, kad lai parādās objekti reizē slaidā. Piemēram, es gribu, lai man stāķis parādās reizē ar nosaukumu. Nu, tad es uzlieku abiem diviem vienādas animācijas. Es pat uzlikšu, vai viņi nevis no apakšas, bet no augšas. Es pat varu šajā gadījumā arī no diagonāls. Un kāpēc gan ne? Un tātad šeit teksta animācijas rūtī man ir iespēja mainīt, kad parādīsies objekts. Piemēram, stāķis man ir 1, un stāķis varētu parādīties pēc spēles klikšķi. Es nospiežu spēles klikšķi un parādās stāķis. Bet aprakstam būtu jāparādās reizē ar stāķi, tāpēc te, kur man ir 2 apraksta animācija, es izvēlos iespēju sākt ar iepriekšējo. Tā kā viņš savu darbību sāk reizē ar iepriekšējo objektu, jeb pirmo objektu. Un viņam arī automātiski parādās cipriņš 1, ka viņš tā kā ir viens vesels. Nostos priekšskatījumu, un viņi abi 2 atnāk reizē. Un tāpat arī otram var uzlikt. Stāķi. Jāuzspiež stāķi. Jūs redzat, es tā kā nepareizā secībā uzliku. Es sākumā uzliku aprakstam pēc tam stāķim, bet es nekas varu samainīt vietā. Un es uzlieku, lai apraksts sāk darbību reizē ar iepriekšējo. Un tagad abiem diviem cipari 2, tad sākumā nospiedīšu vienreiz spēles klikšķi, parādīsies šie 2,
Nospiedīšu otrais spēles klikšķi, parādīsies šie 2. 1, 2. Nu, un pēdējais no animācijām ir video. Pie video animācijām pieder arī noteikums, kad mums video sāks savu darbību. Un, lai rediģētu to, kad video sāk savu darbu, es eju uz cildi playback, jeb atskaņošana, un šeit man ir iespēja nodrošināt, vai video sāks automātiski atskaņoties, tiklīdz es atvēršu konkrēto slaidu, vai pēc spēles klikšķi. Es uzlikšu automātiski. Es vēl varu, piemēram, uzlikt pilnu ekrānu, paslēpt viņu, kamēr viņš netiek spēlēts, lai viņš tā kā visu laiku atskaņojās. Tātad visāds uzstādījums. Nu, pastīsimies, kāds notiks. Uzspiešu šo te priekšskatījumā, man stāķīši atlido, un es eju uz nākamo slaidu, un man video sāk automātiski darboties. Nu, tagad otra daļa, jeb slaidu pārējs. Protams, ka prezentācijas reizē nav iedomājies bez skaistām slaidu pārējām, un slaidu pārējs mums atrodas cilnē transition, jeb pārēj. Ja jūs darbojaties vecākā PowerPoint versijā, tad jums tādas nav divas cilnes, transition un animation. Jums ir tikai pārējas, un šajā cilnē pārējas ir arī poga, šī te animācijas rūts. Viņa atrodas kaut kur aptuveni šeit. Tātad poga animācijas rūts, kas atbild par animācijām. Jaunākās PowerPoint versijās ir izdalīts atsevišķas divas cilnes. Nu tātad, ko mēs te redzam? Mums ir dažādas pārējas. Uzspiežot uz viņām, mums ir tāds, ka neliels priekšskatījums. Tā kā lapas pāršķiršana, rūtiņas. Dažas ir ilgāk, dažas ātrāk. Tāpatās kā tikko radio animācijām, arī pārējām mums šeit ir opcijas. Piemēram, šai es varu nomainīt tātad, kā tas priekšskars krīt. Pa labi vai pa kreisi. Vai, piemēram, šai animācijas neko nevar nomainīt, tātad poga neaktīva. Vai šai animācijai es varu tātad virzienu pilnību nomainīt, ja? Es varu pieaugt arī skaņas efektu, ja vēlos. To šobrīd nedarīšu. Tad šeit es varu uzlikt, cik ilgi man šī animācija notiks. Piemēram, es uzlikšu kaut 4,50 un pastīsimies priekšskatījumu. Un viņš 4,50 sekundes arī ilgs tā animācija. Un šeit var uzlikt, vai man šī pārēja notiksies pēc spēles klikšķa, vai automātiski pēc kaut kāda laika. Nu, piemēram, uzliksim pēc 3 sekundēm. Un uzliksim, vai tas ir pilnīgi visiem slaidiem. Apply to all, tad man šī te pārēja parādīsies pilnīgi visiem slaidiem. Un man pie pilnīgi visiem slaidiem parādījās klāt zvaigznīte. Tas nozīmē, ka slaidam ir iesaistīta pārēja. Nu, pastīsimies, kā tad izskatās. Mana ilgā pārēja. Man tagad būtu jāpagaida 3 sekundes. 1, 2, 3. Un man parādās nākamais slaids. 1, 2, 3. Viņš ļaus noiet visām animācijām, tad pārsāksies. Nu, tā. Un es, protams, varu, piemēram, vienam slaidam uzlikt savādāku pārēju. Nevis šo te push, bet, nu, piemēram, origami. Un tad es nespiežu šo te apply to all,
Man viņš būs tikai šim vienam slaidam. Nu, paskatīsimies, kā tas izskatās. Piemēram, man ir šis te slaids. Viņš atnāk ar to pušu pārēju. Un tad šim vienam ir cita. Nu, tagad pamēģināsim šo te pašu izpildīt programmā Google Slides. Nu, protams, ka Google Slides nebūs mums tik plašas iespējas šīs te animācijas iestatīt, kā tas ir PowerPointā. Bet tātad mums pirmais uzdevums bija piešķirt prezentācijas kaut kādam objektam, vai nu tekstam, vai diagrammai, uznākšanas animāciju, tāpēc atlasu šo te objektu, kam es piešķiršu animāciju un spiežu animēt. Vai arī tā, ievietot animācijas. Nu, un tagad šeit mums slēpjās gan slaida pārējas, gan objektu animācijas. Nu, un šeit man ir, piemēram, tātad parādīs, ka es animāciju tagad likšu šim te objektam, un es šeit varu izvēlēties, kādu animāciju es vēlos. Kā jūs redzat, klāsts no PowerPoint atšķirās daudzuma ziņā, un man būtībā šeit nav sadalījis pa krāsiņām, lai es uzreiz saprastu, ko kuru nozīmē. Man ir jāizlasa, saprast, ko tas nozīmē. Piemēram, šitā ir parādīties, tad tā ir uznākšanas animācija, pazust, tātad noiešanas, griezt, tā būs šitie uzmanības pievēršanas, jeb izcēluma animācija, un, nu, piemēram, kā no ienākšanas būs ielidot. Es varu uzlikt, no kuras puses, tad man viņi ielidos. Es varu uzlikt, kad viņi man sāks atskaņoties, tātad pēc klikšķa, pēc iepriekšējā vai kopā ar iepriekšējo. Es varu pamainīt ātrumu, cik tas ātri vai lēni notiksies sekundēs. Un tas arī viss, ko viņš man ļauj darīt. Nu, atskaņošu un pastīšos, kāds notiek. Tad es nospiedu pels klikšķi, un man šī te schēma parādās. Tajā brīdī, kad es nospiežu atskaņot, šeit tā kā parādās bultiņa, kas tajā brīdī man notiek. Tad šobrīd man viņš rādīs animāciju šim objektam. Tad man jānospiež pels klikšķis, ja notiek šis te tā parādīšanās, un tad tā kā beigas, ka viss man jāpārtrauc priekšskatījums. Kā jūs redzat, šeit nav iespēja sadalīt, vai šis objekts parādās pa posmiem, viņš parādās viss uzreiz. Arī šo uzdevumu, kur no stārķis pazudis, būtu jāizlido pa līnijai, Google slaidos izpildīt nevar, jo nav tādas iespējas. Tātad jūs redzējāt, ka ir tikai iespējas tādas, kādas viņa šeit ir, bet tāda pavirzīšana pa līniju šeit nav. Līdz ar to šādu uzdevumu te nemaz izpildīt nevarētu. Es izlaidu arī diagrammu uzdevumu, jo diagrammu uzdevumu Google slaidos arī nevarētu izpildīt, jo es varētu nodrošināt tikai to, ka visa diagramma parādās uzreiz. Nu, šo es varu izpildīt. Tātad man ir sākumā jāuzliek jāpēl uz vienu no stārķa attēliem. Es pievienošu animāciju. Es pakāpeniski parādītu, vai parādās. Tad es uzkušķīju uz nākamo objekta, atkal pievienoju animāciju. Bet šoreiz šim objektam pasaku, vai viņš man parādās ar iepriekšējo. Atskaņošu. Tad nospiedīšu pels klikšķi, un man viņi abi divi reizē parādās. Un, ja es gribu arī pielikt, tad, kad noiešanas animācijas, tad es atkal spiežu uz objektu, spiežu pievienot animāciju, un izvēlos kādu no noiešanas, piemēram, pazust.
Un šim arī pievienot animāciju. Pazust. Un kopā ar iepriekšējo. Atskaņojam. Atskaņojās viņš arī pazuda reizē. Būtībā šis te odziņš pilda to pašu, ko animācijas rūtas PowerPointā. Nu, un video atskaņošana, tāpatās kā PowerPointā, lai varētu rediģēt video atskaņošanu, es uzspiežu uz video. Nu, un šeit man parādās tāda šajā te animācijas rūtī iespēja, kad es viņu atskaņošu. Šobrīd pēc klišķa mums, piemēram, atskaņot automātiski. Ar iepriekšējo vai pēc iepriekšējo. Nu, tagad parunāsim par pārējām. Un jūs redzat, ka tiem objektiem un slaidiem, nu, tiem slaidiem, kuros atrodas objekti, kurus esmu pilkus animāciju, šeit parādās tāda kā aplīša, tas nozīmē, ka tur ir kāda animācija tajā slaidā. Nu, tagad par pārējām. Pārējais, tātad mēs varam iesatīt, nospiežot uz pogas pārēja, vai arī slaids pārēja. Un man sakmē aizvēlas pārējas veids. Un šeit tātad man ir dažādi pārējas veidi. Piemēram, slaids no kreisās puses. Viņu uzliku un es pastīšos kāds cik tās tagad. Un te ir arī galerija. Tas viss tā šādi. Nu, tātad man ir daži veidi, ko es varu uzlikt. Nu, es uzlikšu laikam kubu. Šeit es varu uzlikt ātrumu, cik ilgi man šī animācija tā kā notiksies. Es uzliku lēnītēm, un man šeit jau lēnītēm parādīsies. Un tas būtībā ir viss, ko es varu darīt. Vienīgais, ko es vēl varu izvēlēties, vai lietot šo te animāciju, ja pārēju pilnīgi visiem slaidiem, vai tikai šim. Nu, es uzspiežu lietot visiem, un tad man pilnīgi visiem slaidiem būs šī te vienādā pārēja. Un tad pie pilnīgi visiem slaidiem parādījās šie te aplīši. Tas nozīmē, ka visiem slaidiem ir kaut kas uzlikts. Tātad vai nu pārēja vai animācija. Paldies, ka skatījies! Es ceru, ka šis video tev noderēja. Plānojot savas prezentācijas, veiksmi turpmākajos darbos. Visu labu!